vasaras rudiņi. Ir vēl maijs, sajūtas tā kā jau vasaras vidus. Laiks ir vienkārši burvīgs, brīnišķīgs, ļoti patīk. Kad es te pēdējo reizi biju? Martā? Ko es stāstīju? Neatceros. Nē, pēc pēdējais vispār bija bingo apskats. Tur es galīgi nolažoju, bet par to būs atsevišķs stāsts, tad jau kaut kad citreiz. Šaubos, ka man iznāks normāli nofilmēt tieši tāpat kā Sikspārnei, bet labi, turpinām. Šoreiz mēs apskatīsim manus darbus gan progresā, gan pabeigtos. Baigi runāju daudzskaitlī, kaut arī ir tikai viens pabeigts darbs un viens progresā. Nu, nekas par tiem arī parunāsim. Bet, nu, davai sāksim par acīm redzamo. Tauta, skatās, man ir pabeigts darbs, man ir baigi smukiņš krekliņš. Kā redzat, es stāvu sajūsmā, man tas nenormāli patīk. Tātad, par visu papadrobņi. Promoti. Mūša. Adīts pēc apraksta So Faded by Andrea Mowry, modificēts līdz nepazīšanai, un adīts no Maruma Yarns Adventes mini šķeterītēm, un pieņemu ar 3,5 mm adatām. Krekliņš svēra 193 gramus, kas nemaz nav viss kalendārs, kas nozīmē, ka tīri teorētiski var uzdīt vēl vienu, kas ir baigi forši. Ko tad es darīju citādāk nekā pēc apraksta? Nu, pats tā kā redzamākais būtu piedruknes. Saīsināju, bija jābūt garākām. Bet tad vēl arī visas ir rievotajā adījumā. To var redzēt. Kaut arī bija jābūt tikai pleciņiem. Bet, kad vēl darbs bija procesā, ilgi nevarēju izdomāt, ko īsti darīt ar tām piedruknēm. Tā man tīri patika. Tas ir ievotais raksts, kā izskatījās ar krāsu pārējām. Bet, nu, visi man teica, ka, nu, pat labi apzinājos, ka staipīsies, un tad varbūt elkoņos būs tā mazliet Tad, nu, nezināju. Un kad jau stāva daļa beigās bija pabeigta, kas ir diezgan netipiski man, jo man parasti patīk pabeigt piedurknes pirmās un tad tikai stāvu. Bet tā kā te bija krāsu maiņa un bija jāņem jaunas šķeterītes un viss bija tā mazliet nezināms, kas kā notiks, tad, nu, stāvus bija pabeigts pirmās. Un, kad es pabeidzu stāvu, piemērīju, jau ar tādiem, nu, bez piedurknēm, un sapratu, ka principā, kaut arī tā ir merino dzija, laikam. Principā, džemperīts ir ļoti diezgan paplāns un brīvi tāds adīts, un es domāju, īsās piedurknes ne tikai man atvieglos dzīvi, ļaus ātrāk pabeigt, bet arī manas krāsa maiņa notiks mazliet citādāk, respektīvi, nu kā, viss bija no mini šķeterītēm, un tu negribi, nu, tur tikai 20 grami, un cik tur metri, nu nesanāks tev izdadīt visu, ko tu sirds kāro. Tāpēc, nu jā, es īsti nezināju, kā man būs ar tām piedurknēm, vairāk krāsas negribējās likt, un, nu jā, kas pamērīju un sapratu, ka ir stilīgi, man patīk, derēs īsās piedurknes. Tad arī izdomāju, ka tomēr ņemšu visu rievotajā adījumā, jo pirmkārt tas tiešām arī pastiepjas, un, respektīvi, no īsām piedurknēm man trāpies tādas normāls. Un ir mazliet citādāk, arī neredz to krāsu, to pārēju, ka tā ir mazliet, nu, citādāk, kas salīdzinoši ar pārējo stāvu. Nu, pagā, varam attiet mazliet tālāk. Un salīdzināt. Ja. Viss ir smuki te, bet uz piedurknes ir tā kā kompaktāk. Nu, kaut kā tā. Bet var redzēt, ka ir tās pašas krāsiņas. Bet stāvā, protams, ir izmantotas vairāk.
kopā krāsas es izmantoju tikai 10 no 24. So, jā, reāli var uztaisīt vēl vienu. Un pārpalikumu krāsas arī tur tā saliekas skaistā pārējā, tā ka viss ir forši. Vēl, protams, tādu uzreiz adīt negribās, jo man šobrīd negribas adīt ar dievus lidenu dziju un tad ievilkt galus, jo tas nebija forši. Bet visā citādi adīt šo džemperīti bija baigi forši. Valnīši viscaur vienkārši parastais 2x2. Un noraucu es arī parastā veidā, kaut arī nē. Kakliņš, kas bija pirmais, to es noraucu mazliet interesantāk. Bet, tā kā piedrukņu un stāvu valnītes sakoja daudz vēlāk, es nekādīgi nevarēju atcerēties, kādā tehnikā es noraucu. Un joprojām neatceros, un tas ir baigi tizli, un man tas baigi kaitina. Bet tad, nu jā, es noraucu piedruknes pašā parastākajā veidā. Un, principā, kāpēc nē? Atšķirība manā valnītī šeit ir tāda, ka, to var redzēt, te tāds kā pumpiņš. Pumpiņš, redz pumpiņš? Matus, redz arī. Pumpiņš. A te pumpiņu nav. Te ir parasti pīnīt. Nu, kādam ir nojausma, kas tas par noraukšanas veidu? Es googlēju, es mēģināju atcerēties, jo nebija nekas pārāk sarežģīts, jo es negribēju neko sarežģītu. Ko aprakstā iesaka, es arī neatceros. Iespējams, aprakstā ieteica to tubulāro, kas ir priekš 2x2, bet tur ir baigais čakars, to es negribēju. Bet gribējās kaut ko mazliet elastīgāku varbūt. Es nezinu, vai šitas ir. Nu jā, man liekas, šitas ir elastīgāks nekā šitas. Bet es mēģināju iegooglēt vēlreiz tur elastīgie 2x2 valnīšu noraukumi, un man nekas nelec ārā. Nu, nekas, ko es, nekas man prātā nešāvās, ka es tieši tā arī darīju. Bet, principā nekur citur to īsti neredz. To valnīti tik labi kā uz kakla, tad es pieņemu, ka, ja man ir tā ekstra detaļa tieši kakla daļā, ar to man arī pietiek. Nav obligāti visam jābūt saskaņotam. Tad, jā, īsrocītis. Domāju, ka baigi forši, jā, ka es tomēr sataisīju rievotajā, jo, ja es to pārtrauktu te un tas būtu labiskajā, man liekas, būtu mazliet jocīgi. Tīpaši, ka man īsts piedurknis, tāpēc tā forši. Bet, jā, krāsas ir vienkārši burvīgas. Man liekas, mans krāsu pārējais man arī izdevās vareni jaukas. Un sēž uz manis vareni jauki, un viss ir vienkārši vareni jauki. Tā teikt, tā sacīt jāsaka. Jā. Netrāpīja. Turpinam ar Arī laikam netrāpīja. Tātad turpinam ar manu procesa darbu, kas ir mans pagāns. Ko es, kā jau savā stilā, noteikti nepabeigšu līdz kopadīšanas beigām, kas ir māja beigas, kas ir šodien ir 29. un cik tu palika 3 dienas. Never mind, bet tā. Tūlīt. Es te kaut ko nočakarēju. Bet te tas ir visā krāšņumā, košumā, bla. Trakākā daļa, stāva raksts, ir pilnībā pabeigts. Iesāku pat mazliet muguras mēnestiņu. Viena piedrukne vispār pilnībā pabeigta. Un otra ir iesākta. Uz adatām. Bet, nebūs. Pirmkārt, varbūt jau pamanījāt, ka man te ir ekstra raksta daļa piedurknē. Jo, iespējams, pamanījāt, labi, to jūs nevarētu pamanīt, bet tas ir mans 3. un pēdējais zilais kamols. Un kopā man bija 3 līdz piedruknēm.
aizgāja viens zilais kamols, otrs kamols aizgāja piedruknē, un šitik te, un skaiti man ir vēl vienai piedruknei, un šitik te. Nu, un es jau saulaicīgi izdomāju sākt spēlēt Yarn Chicken, un tad es izdomāju, ka jo man brūnā krāsa ir vairāk nekā saprašanas, varu vēl vienu džemperu uzadīt, ja man vajag. Tad es izdomāju, ka jā, ja es ielaidīšu vēl kaut kādu raksta daļu piedruknē, tādā veidā paildzinot, nu, zilā darbību. If that makes sense. Tā kā jā, domāts darīts, izdarīt. Obviously, otrajai piedruknē būs tāpat, un tāda pati doma ir arī tad pie valnīša stāvā arī kaut ko līdzīgi izdarīt. Saprotu, ka tā ieguvums zilajā dzijā nav pārāk liels, bet, nu, every little helps. Tāpēc, kāpēc ne? Bet to jau rādīs laiks, kā man tas iznāks. Varbūt nevajadzēs, varbūt viss būs... Nē, nu kā, es domāju, ka tīri komplektācijai būs jāielaiž kaut kas pirms valnīša arī stāvā, bet vēl ir apsvaru domu, vai tas ir tieši tas pats raksts, vai, nu, kas ir šeit arī dzan, kur viņš ir? Te tas ir, jā, vai arī kaut ko lielāku, vai klāt kaut ko paņemt un tā. Bet to tikai laika gaitā varēs redzēt. Šobrīd man aiziet pāri pupiem, bet, nu, stāvu tomēr gribas vēl tādu, nu, garāku. Redzēs. Turpināsim ar piedrukni, un tad jau redzēs. Tāpēc, jā, pat, ja man būtu tikai taisnais zilais gabals stāvā, piedrukni var uzadīt diezgan ātri, bet atkal ir tas raksts vēl mazliet, kas, nu, nav jau ilgi, nav jau liels mazs apkārtmērs un tā. Bet tik un tā tas mani ieildzinās, tāpēc, jā, cerības to pabeigt līdz mēneša beigām, lai piedalītos Nitalonga izlozē, nu man nespīd, nekas, viss kārtībā. Raksts kopumā ir perfekts, izņemot vienā vietā, kur es pielaidu kakuci. Bet es to kakuci pielaidu tā visā rindā, visā raundā. Ne tā, ka tikai vienā vietiņā, bet es viņu tā smuki atkārtoju katrā, nu kā šitajā, raksta atkārtojumā. Draugs jau saka, ka nē, esi tīzla, neviens neredz, bet es esmu tīzla un to var redzēt. Tad man ir doma, varbūt, kad es pabeigšu, un ja man paliks pāri zilā dzija, tad es varētu varbūt to, nu, pa virsu izšūt. Ja tur ir viena valdziņa kļūda. Tur, kur jābūt zilam, man ir brūns. Un, respektīvi, man ir tikai, cik man ir atkārtojumu, tik man valdziņu ir jāpāršuj, nelien tā kā sejā, jāpāršuj pa virsu. Nav jau traki, nav jau daudz, bet tad jau redzēs. Nu, man jau baigi acīs lēc un man tracina. Bet kopumā ļoti patīk džemperītis. Tā ir priekš, tā ir aizmugur. Neko priekš. Mēru dara labi, bet pārāk ilgi nevar pamērīt, jo nenormāli silts džempers. Vai karsts, vai gādri paliek karsts. Tāpēc, jā, tā tas ir. Man šobrīd ir otrs, nu, jeb svarīgāks deadlines, jeb lielāks deadlines. Nē. Nu, otrs deadlines, backup deadlines, kas ir jūnija vidus, kad es braukšu ciemos pie Līgas, un Līga arī Ada Pagānu, un Ada ļoti līdzīgās krāsās tikai reversā, un Līga arī pabeigs, ka jau līdz tam laikam, viņai vēl mazāk palicis nekā man. Tā mums varētu būt baigi smukā bilde. Nu, es tā izdomāju. Kā būs, tā būs. Bet, jā, līdz tam es ceru pabeigt. Tā, ja jau es pieminēju Zviedriju, es īstenībā jau pagājušā gada oktobrī
braucu pie Līgas ciemos, un mēs gājām uz dzīvu festivālu, un es baigi filmēju, un es gribēju uztaisīt video, bet visi mani kadri aizgāja pie dieviem, un tad es pēkšņi sapratu, ka tas, ko es tur nopirku, puse, tā arī palika tūtā, gaidot savu zvaigžņu stundu. Respektīvi, neviens tās nav redzējis, es neko neesmu lietojusi, un vispār tas ir kaut kāds murgs. Tā kā jā, būs tagad mans mini haul no Zviedrijas. Tūtā ir viss kaut kas. Un pagāns ir uz zemes. Ai, vai kociņi. Pagānu vien atpakaļ varžu somiņā. To pagānu vizinu visur, kur varu aizvizināt. Parasti pie ezera. Bet, jā, vajag karsti. Ejau, atpakaļ pie Zviedrijas hola. Nopirku 3 dzies. Nē, es nopirku vēl Ziemassvētku zeķu dzīvi no Novitas, bet par to es, man liekas, zeķis es toši esmu parādījusi, un par dzīvus, man liekas, arī esmu kaut ko stāstījusi. Bet šīs burvīgās 4, tās gan es neesmu rādījusi vēl. Tā kā, behold. Nu, kā tu skaistāk parādīt, tas ir kājām gaisā. Lūk šādi. Man ir viena, kas tu esi? Vienkārši Superwash Merino. Zeķu dzīve, parasts standartiņš. Bet dikti skaista krāsa. Dzīvē var būt mazliet tumšāka, nu tāda skaista. Un 2 silk mohēriņas, dievīgas, paskaties to zilo un šito sarkanu. Sarkanā principā arī kamerā nav tik sulīga, zilā ir laba sulīga. Jā. Visas ir no vienas apmezga. Man liekas, tie ir lietuvieši. Ej prom no manis. Nav nejausmas. Man aizdomas, ka tas bija lietuviešu šitie krāsotāji. Bet jā, šitādas smukas dzītiņas. Pirku bez plāna, jo man ļoti patika krāciņas. Tad vēl es nopirku smukus ādatu štoperīšus. Stoperīšus. Paskāt smukas alpaciņas, vai ne? Un kā es viņu jau gandrīz pusgadu, ne vairāk, nelietoju, taču nepieklājīgi. Vēl man ir smukiņš marķierītis, arī maza lamiņa, jo es nevaru bez lamiņām, vajag smukiņām. Un tad vēl es nopirku šitādu te, ko es principā nekad neizmantoju, bet ideja bija interesanta. Tas ir šitāds gauge lineāls, blīvuma lineāls, kur tu pieliec pie adījuma un tu vari aptuveni, tā teikt, izmērīt, cik kas, ko, kā. Vot. Likās baigi stilīgi, tāpēc nopirku. Jā, vot. Nu, tas arī laikam viss, ar to arī ir jābeidz. Nē! Dabūju maitu. Es taču atsāku šūt. Es uzšūju bērnu sedziņu. Jā. Novembrī pagājušajā uzzināju, ka draugiem būs bērniņš. Jau tad izdomāju, ka gribētu uzšūt viņiem sedziņu, bet, protams, es atstāju 2 nedēļas pirms ir tā jādāvina, tā teikt, kad es sāku ķerties pie darba. Lieliski. Šujmašīna nebija darbināta kādu gadu vismaz. Šitajā patchwork tehnikā vispār nekad nebija darbojusies. Kas gan var noiet greizi, vai ne? Kāpēc ne? Nu, tomēr tās ir ar laimīgām beigām. Viss man sanāca un ir skaisti, un esmu baigi priecīga. Bet jā, pats process bija gan ups and downs, viss normāli. Audumu un tādu kā template komplektiņus nopirku vien Crafts veikalā, manuprāt, jau pasen. Un
jā, tad es te vienkārši ņēmu un sāku graizīt un šūt visu kopā. Jā, tur vēl bija maziņš tā kā instrukciju grāmatiņu, kāda grāmatiņa tur vēl kā buklets, kur vienkārši raksta, izgriez šito un šuj. Izgriezu un šuvu. Un viss sanāca diezgan ok. Vietumi sanāca vēl labāk nekā ok. Pilnīgi perfekti, pilnīgi, es nezinu, profesionāli. Citās reizēs mazliet nevisai. Bet, kopumā priekš pirmās reizes, manuprāt, es esmu diezgan labu darbu paveikusi, un man ir prieks un lepnums par sevi. Jau, protams, padomā ir vēl miljonus dažādi projekti šajā patchwork tehnikā, bet, realitāte noteikti būs tāda, kā tā būs, un šujmašīna ies atkal naudā uz nesik ilgu laiku, bet, jā, noteikti kaut ko pamēģināšu. Audumu jau nopirku, jebkurā gadījumā. Jā, principā to arī varēja parādīt, bet, labi, to varbūt arī citreiz. Vēl sapratu, ka šī sega bija, kaut kur metrs ar pusi, un tas ir aptuveni, tā kā maksimālais lielums manai šujmašīnai. Jo, jā, saga bija stepēta, tur pa vidam ir pūciņa, ne pūciņa, vate, nē, kā viņu sauc. Jūs sapratāt, ko sagās liek, vai ne? Un tad es tur šuvu pa virsu kopā to sviestmaizi sendviču. Un tajā izmērā, kad man bija tur jārulē un jāstum cauri, tas ir tāds optimālākais variants. Ja es izdomātu taisīt kaut ko lielāku, es noteikti nevarētu to paveikt ar savu mašīnu. Tāpēc, jā, par to noteikti ir jādomā, kā tas notiek, ja es gribu kaut ko lielāku. Jāpērk lielāka mašīna, vai ne? Problēma atrisināta. Lūk, tagad gan laikam viss. Paralēli pagānam es nodarbojos ar savu makramē krēslu. Nezinu, varbūt kāds atceras. Šeit rādīt es īsti laikam nerādīju, bet pieminēju. Tagad arī nerādīšu un nestāstīšu, jo tam būs atsevišķs video kaut kad tas tiks pabeigts. Tā kā par to citreiz. Pagaidām teikšu tā. Lai jums jauks vasaras sākums. Līdz nākamajai reizei. Tā!